Sākoties apkuras sezonai, daudziem iedzīvotājiem kļūst aktuāls jautājums, kā samaksāt lielos rēķinus par saņemto siltumenerģiju. Nemitīgi kāpjot dabasgāzes un cita veida kurināmā cenām, vienīgais veids, kā ietaupīt, ir samazināt siltuma zudumus, nosiltinot mājas fasādi un veicot citus darbus. Daugavpilī ar Eiropas struktūru fondu atbalstu pagaidām ir siltināta tikai viena daudzdzīvokļu māja. Снаружи нам утеплять особо не пришлось. No ārpuses mums īpaši nevajadzēja siltināt, jo māja ir sen būvēta ar biezām sienām. Tad arī visos dzīvokļos ielikām plastikāta logus. Tagad dzīvokļos ir siltāk, ērtāk un komfortablāk dzīvot. Šeit pilnībā tika nomainīts jumta segums no šifera uz skārdu. Bija siltināti bēniņi ar 200 mm vatu. Mēs par Eiropas attīstības fonda līdzekļiem nomainījām 6 logus. Ēkas siltuma efektivitātes paaugstināšanas projektā ir ieguldīti 56 000 latu, no kuriem 50% ir Eiropas Savienības līdzekļi. Pusi sedza paši iedzīvotāji ņemot kredītu. Pagaidām mājas iedzīvotāji siltināšanas efektu tik daudz nejūt, jo šī ziema ir siltāka nekā pērn. Rezultāts varētu būt pēc pāris gadiem. Tikai pagājuši 3 mēneši, un grūti spriest, bet teoretiski pēc tiem aprēķiniem, ko ir veicis energoauditors, mums jābūt ap 30% ekonomijai. Iedzīvotāji savas mājas var siltināt ne tikai par Eiropas naudu, bet arī ar Daugavpils pilsētas domes atbalstu, kur ir izveidota mājokļu siltināšanas programma, kas namu iemītniekiem ir izdevīgāka, jo piedāvā lielāku atbalstu un pēc projekta iedzīvotāji varēs maksāt par reāli patērēto siltumu, nevis kā līdz šim par dzīvokļa platību. Tas ir bēniņu siltināšana, un tur piešķirts pašvaldības līdzfinansējums līdz 80%. Un otrā, tas pats pašvaldības līdzfinansējums 80%, tā ir pilnā mājas siltināšana saskaņā ar projektu dokumentāciju, plus tur jāuzstāda noteikti siltuma uzskaites un regulēšanas aprīkojums un praktiski uz katra radiatoru. Iedzīvotāju atsaucība siltināt daudzdzīvokļu mājas nav liela. Kā galvenais iemesls tam varētu būt zemā maksātspēja, kā arī tas, ka ne visos namos tā ir vajadzīga. Pamatā Daugavpilī ir Kiegeļu mājas, 3,5 Kiegeļu māja, siltināt ir pilnīgi bezjēdzīgi. Tur ekonomija ir varbūt daži procenti, bet kapitāla ieguldījumi ir ļoti lieli. Tāpēc, principā, mājas siltināšanā, acīm redzot, pamatā ir jādomā par paneļu mājas. Taču citi iedzīvotāji vēlētos siltināt māju, bet neziņa par rītdienu un citi iemesli kavē šo procesu. Būtu ļoti lieliski, ja varētu māju nosiltināt. Es zinu, ka ir tādas Eiropas programmas. Es domāju, ka šeit sarežģījumi varētu būt ar iedzīvotāju savākšanu un pieņemt kopīgu lēmumu, lai visi piekristu, jo ir nepieciešams finansējums. Esmu dzirdējusi, ka siltinātājām mājām ir ļoti labi rezultāti. Pats galvenais iemesls tas ir tas, ka cilvēkiem nav pārliecības, kas būs rītdien. Vai būs darbs, vai būs pensija, kāda būs pensija un tā tālāk. Jo te dzīvo gan strādājuši, gan arī pensionāri. Un ļoti grūti pārliecināt, ka faktiski viņi neriskē ar savu īpašumu, jo dzīvokļus nav jāiekelā. Māju siltuma efektivitātes paaugstināšanas programmā ir gan savi mīnusi, gan iegūmi, taču galvenais ir iedzīvotāju komforts, siltumenerģijas ekonomija, uzlabojas māju vizuālais izskats un pieaugtās vērtība tirgū. Arī tas nav mazsvarīgi.